latviešu nacionālais sporta veids bažas ir par to, kad atkal aizies tajā pat virzienā kā parasti. Sabiedrības sašutumu radījuši vairāki pētījumi, kuru izmaksas sniedzas 100 000 eiro. Plaši tika apspriestas tehnoloģiskās kartes Covid laika pētījumam par vietējām pārtikas ķēdēm. Daudz runāts par lietderību pētījumam, kurā apskata Bolt un Volt darbinieku pieredzi. Vēl viens apjomīgs valsts pasūtīts pētījums drīz tiks uzsākts. Lielais jautājums – ko par 4 miljoniem eiro pētīsim veselības nozarē? Tas lielais jautājums – vai šim pētniecības virzienam, ko grib pasūtīt Veselības ministrija, apmaksāt Izglītības ministrija, ir mērķis atrisināt problēmu vai mērķis nofinansēt kārtējos pētniekus. Tas ir lielais jautājums, ko mēs nezinām. No vienas puses mums katastrofāli iztrūkst lēmumu pieņemšanā valsts pusē pētījumi, kas ir tādi kvalitatīvi uz datiem balstīti pētījumi, lai varētu pieņemt lēmumus gan nodokļu sistēmas politikā, gan tajā pat droši vien veselības politikā un tam līdzīgi. Jo daudzas lēmumus mēs pieņemam politiski, vispārīgi pa valsti, balstoties vai nu uz revolucionāru pārliecību, vai viens čoms man teica, ka tā, līdz ar to droši vien, ka tā ir. Ja? Un tas ļoti izplatīti. Līdz ar to pētījumu nepieciešamība ir ļoti svarīga kvalitatīva pētījuma atslēgas vārds. Un no otras puses mēs redzam, ka ir milzīgs apjoms, un tas jau nav pirmā reize, kas izskan par tiem Boltu 300 000 pētījumiem. Mums Covid laikā bija salātu pētījumi ar schēmām, kā salikt kāpostus kopā ar krējumu, ja, pa 500 000. Ja. Un mēs vēl visdrīzāk milzīgu apjomu neredzam to visu, kas ir dienas kārtībā. Un man ir tāda sajūta, es esmu runājis, kad bieži vien pētījumi vai šis stāsts finansējuma izdalīšana pētījumiem ir veids, kā nofinansēt kaut kādu zinātnes vai organizāciju vai grupu. Un nemaz dodot šo naudu, neviens negaida to rezultātu. Tas ir veids, kā piefinansēt klāt, varbūt neto sadaļā ļoti vāji nofinansētu zinātnes kādu organizāciju, grupu vai universitāti vai fakultāti. Un varētu saprast, tā tas ir, tā mēs finansējam. Bet tas rada ļoti negatīvu sekas ilgtermiņā. Būtu normāli, kad izlienot sabiedrību ārā un saprotot, ka tas ir pilnīgs fufels, ja, un ka tā ir degradēšanas sistēmas, pārējie aktīvie zinātnieki, kas strādā idejas, vai tur idejas tas slikti skan, uz kaut kādu mērķi un visu nāk, kas tā drīz šito vajag aiztaisīt ciet, nedrīkst tā darīt. Klusums ir. Par to cepās Twitterī ekonomikas daļas iedzīvotāji, ja, teiksim, no uzņēmējiem un tam līdzīgi, jo mēs zinām, tā ir mūsu nauda, ko šādā veidā izsmērē pa sienu. Tas degradē pašzinātniekus, jo viņi sāk izdomāt projektus tikai tāpēc, ka tiem pretī pieejams finansējums. Un faktiski lēnā garā degradējās uz to, ka tu strādā priekš finansējuma piesaistes, nevis izgudrot kaut ko jaunu un vajadzīgu. Otrs, tas rada milzīgu negatīvu imidžu sabiedrībā par zinātniekiem. Jo skatoties, es no malas ikdienā nesot ar zinātniekiem kaut kādā, teiksim, ciešā kontaktā un sadarbībā, lasot šos stāstus un redzot, kā šī nauda tiek pļurināta vienkārši, ja neteiksim vēl vairāk, teiksim, zakta, es nezinu, bet vismaz izpļurināta. Tad man nerodās nekāda pārliecība, ka zinātne mums ir vajadzīga. Un stāsti, ka mums politiķi vai tie paši zinātnes pārstāvji saka, ka mums nedafinansēta zinātne. Kas šis ir? 300 000 18 Bolta intervijās, ja? vai 500 000 pa 80 lapām salāta receptē. Tas ļoti bieži saistās arī Eiropas fondiem, tieši tāds pats stāsts. Domāt, taisīt projektus, piemērotus kādas konkrētas programmas finansējumam, nevis tev ir ideja, tev ir vajadzība, tu kaut ko gribi radīt, un tad parādās programma, kur tev palīdz to izdarīt. Bet tev notiek otrādi. Tu
speciāli meklē programmas, lai viņās iedizainētu kaut ko iekšā.